Pastāv vesela tehnoloģiju pasaule, kas darbojas mums zem kājām, pilnīgi nemanāmi, tā klusiņām maina veidu, kā mūsu pilsētas tiek uzturētas. Aizmirstiet par rakšanu, tūlīt ielūkosimies, kā iespējams radīt pilnīgi jaunu cauruli tieši vecās iekšpusē. Tas ir risinājums problēmai, par kuru daudzi pat nenojauš. Mēs taču visi to esam redzējuši, vai ne? Izrakņātas ielas, ceļu slēgšana, troksnis, sastrēgumi. Liekas, ka tas ir tāds nebeidzams stāsts. Bet kāpēc tas notiek tik bieži? Jā, atbilde, protams, slēpjas dziļi pazemē. Iedomājieties, zem katras pilsētas ir milzīgs paslēptas tīklus, tāds kā asinsrites sistēma, ūdensvadi, kanalizācija, viss kaut kas. Un lūk, problēma. Liela daļa no tā visa ir, teiksim tā, diezgan paveca gadu desmitiem kalpojusi, un kad kaut kas salūst, vecā metode ir viena – rakt. Un tas, protams, rada visu to haosu, ko mēs tik labi pazīstam. Tātad, problēma ir acīmredzama. Vecais veids nozīmē milzīgas tranšejas, tas ir lēni, dārgi un, protams, nenormāli traucējoši. Bet vai tiešām nav kāda gudrāka veida, kā to darīt? Un te mēs esam pie paša interesantākā, pie risinājuma. Izrādās, mūsdienu tehnoloģijas piedāvā kaut ko patiešām elegantu. Ideja ir izveidot pilnīgi jaunu, stipru cauruli tieši vecās bojātās caurules iekšpusē. To sauc par oderējuma, jeb, kā saka nozarē, liner tehnoloģiju. Un pats princips ir, savā būtībā ģeniāli vienkāršs. Paņem elastīgu materiālu, piesūcina to ar īpašiem sveķiem, ievieto vecajā caurulē un tad sacietina. Viss! Rezultātā iegūst pilnīgi jaunu, gludu un izturīgu cauruli. Labi, bet kas tad tas ir par brīnumu materiālu? No kā to taisa? Skaidrs, ka tas nav vienkārši kaut kāds auduma gabals. Paskatīsimies, kā no parastām šķiedru ķīpām rodas īsts augsto tehnoloģiju materiāls. Tātad, viss sākas ar šķiedrām. Tās tiek, tā teikt, izšķemmētas, atšķetinātas un tad ļoti precīzi sakārtotas noteiktos virzienos, slāni pa slāni. Tas viss ir vajadzīgs, lai nodrošinātu maksimālu izturību. Bet tad nāk pats galvenais solis, kas šo pufīgo šķiedru kaudzi pārvērš par kaut ko patiešām stipru. Šo procesu sauc par adatošanu. Iedomājieties tūkstošiem sīku adatiņu ar tādiem kā āķīšiem galā, caurdur šo šķiedru slāņus atkal un atkal. Mehāniski sapinot tos kopā, rezultāts ir ļoti blīvs un stiprs vilts audums. Un tieši šis process iedotam materiālam to sākotnējo mugurkaulu, to struktūrālo izturību. Labi, īpašais audums ir gatavs. Un tagad kā tad tas īsti darbojas praksē? Kā ar to salabot caurulis, neradot milzīgu bardaku visapkārt? Šis salīdzinājums parāda visu kā uz delnas. Vienā pusē tradicionālā metode. Tas ir hauss, laiks, nauda, izrakņāts pagalms. Otrā pusē oderējuma tehnoloģija. Daudz ātrāk, daudz efektīvāks un, galvenais, ar minimāliem traucējumiem. Vairs nekādu milzīgu būvlaukumu tur, kur tam nav jābūt. Un pats labākais šajā tehnoloģijā arī ir tās mērogs. Tā der gan pavisam nelielai caurulītei mājas pagrabā, gan arī milzīgai, es domāju, patiešām milzīgai, pilsētas maģistrālei. Risinājumi var pielāgot praktiski jebkuram izmēram. Piemēram, mazākajā galā ir tā sauktais houselining. Tas ir domāts tieši māju pieslēgumiem. Šie oderējumi ir neticami elastīgi. Iedomājieties, tie var izlocīties cauri pat 90 grādu līkumiem un pat pielāgoties, ja caurules diametrs mainās. Tas ir absolūti nepieciešams tajos cauruļu labirintos, kas mēdz būt zem mājām. Un tad ir otra galējība. Šī pati tehnoloģija spēja atjaunot gigantiskas pilsētas maģistrāles. Runa ir par diametru līdz pat 1400 mm. Lai būtu vieglāk iedomāties, tas ir gandrīz 1,5 metrus. Lūk, tas parāda šīs metodas patieso jaudu un to, cik tā ir daudzpusīga. Protams, lielajiem projektiem arī materiāli ir daudz nopietnāki. Tiem var būt vairāki slāņi, tos var pastiprināt ar stikla šķiedru, lai tie būtu vēl izturīgāki, tie spēja izturēt arī augstu spiedienu. Būtībā tie ir radīti vissvarīgākajiem, kritiskākajiem pilsētas caurulvadiem. Labi, tātad mīkstais elastīgais materiāls ir ievilkts vecajā caurulē. Tas ir savā vietā. Bet kā pie velna tas no mīksta auduma pārvēršas par cietu, izturīgu cauruli? Lūk, te seko tāds kā maģijas mirklis.
pēdējā izšķirošā pārvērtība. Viss noslēpums ir tajos sveķos, ar kuriem materiāls ir piesūcināts, tiem ir jāsacietē. Lai tas notiktu, tiek iedarbināta ķīmiska reakcija, un tieši šī reakcija pārvērš to elastīgo zeķi par akmenscietu jaunu cauruli. Un kā to panāk, ir vairāki veidi, atkarībā no situācijas. Dažreiz, mazākos projektos, pietiek, ja sveķi sacietē paši no sevis istabas temperatūrā, bet lielākos objektos, protams, vajag ātrāk. Tad lieto karstu ūdeni vai tvaiku. Un pašas modernākās metodes izmanto gaismu, ļoti jaudīgu LED vai ultravioleto gaismu, kas sveķus sacietina zibenīgi un padara tos īpaši izturīgus. Un, kad šis cietēšanās process ir galā, rezultāts ir vienkārši perfekts. Jauna, pilnīgi gluda un neticami stipra caurule vecās iekšpusē. Tā nav nekādu salaiduma vietu, kur varētu rasties sūces, tā nerūsē un, kas svarīgi, tā kalpos gadu desmitiem. Tātad, ja to visu saliekam kopā, kādi ir tie lielākie ieguvumi no šīs bezrakšanas pieejas? Pirmkārt, minimāli traucējumi. Nekas nav jārok vaļā. Otrkārt, tas ir daudz ātrāk, kas, protams, ietaupa gan laiku, gan naudu. Un treškārt, rezultāts ir teicams – izturīga, jauna caurula, kas pielāgojama jebkuram izmēram. Tālūk izskatās gudra inženērija praksē. Un šis teiciens tradīcijas plus inovācijas, manuprāt, trāpa desmitniekā, jo te tiešām apvienojas gadu desmitiem krāta pieredze par materiāliem ar pašām jaunākajām tehnoloģijām. Tā top risinājums, kas ir perfekti piemērots mūsdienām. Un tas viss, protams, liek aizdomāties. Šī ir tikai viena no tām daudzajām neredzamajām inovācijām, kas nodrošina, lai mūsu pasaule turpinātu griezties. Interesanti, kādas vēl šādas apslēptas inženierijas pērles katru dienu gādā par to, lai mūsu dzīve ritētu tik gludi un pašsaprotami.